Saka no vakar, kad es esmu klāt, tāpēc, ka es parasti esmu vakarā, vienalga arī tad, ja ir dieta. Bet es šeit neesmu viens pats, ar mani kopā ir droši vien stilīgākā grupa, kāda šodien ir pie mums bijusi. Rijāns Parks ir ieradušies, jā, šausmīgi daudz koncertu šajā nedēļas nogalē. Varbūt daudz nemuldēsim, sāksim ar dziesmu. Aiziet. You're only choking in your own skin. You're only losing everything you got, but then you're feeling like you wanna get out. You're feeling like you wanna get in. I see you're feeling lonely. I'm lost in a cage. I see you're feeling lonely. And act out in the thing to see the problem. See the cause. I am the problem. That's why you're feeling insecure. The problem, oh yeah, I am the oh yeah, the limber and the bricks with a thousand liters. I am the devil, breathing in your ear. I am the nighttime waiting in your cozy bed. I am the problem, anytime you need her. I am the problem, anytime you need her. I am the problem, anytime you need her. I am the problem. Yes, let me tell you, lost our infinity, the number my ear. Breathless, she's flying, you're driving my youth. Oh, I die, you're just a fire, fire. Yeah, now you get me to know. You go, you got your soul, and you know you get it. You know the job, they're all the time. Oh, take that, you're all the pleasure, you're my city. Beachpartijā, cikos pulksteņos? 20:40. 20:40, tad jau mazliet sācis krēslot un var sākt rasties problēmas cilvēkiem, un tas ir var jums zvanīt. Cik valodās jūs dziedāt šo dziesmu? Divās? Divās, jā. Divās, par ko bija angliskā un ko bija krieviskā? Gan jau, kur lielākā daļa saprot? Gan jau, ka jā, tiek saprot angliski un krieviski, tad saprot, par ko bija dziesma. Saprot. Man liekas, ka dziesmas principā 90% tiek rakstīts par mīlestību. Šī dziesma laikam arī par mīlestību. Ko pārējie 10 par problēmām? Ne, par mīlestību, jā, tikai rozā ziedimē, ne mīlestība vienmēr ir kaut kas par mīlestību tur arī problēmas. Teic vecs vīrs. Vienu vārdu. Par mīlestību, par problēmas. Vai šovakar ir plānots kāds problēmas arī uztaisīt? Es ceru, ka nē, es dzirdēju, ka vakar jums gāja trākie līja lietus, vai ne? Jā, līja lietus, kā no Spaiņiem. Kā no Spaiņiem. Es ceru, ka šodien izskatās, ka tā nebūs. Tāpēc, ka mēs pagājuši gadu arī spēlējām beachpartijā un pagājuši gadu ar laikapstākļiem viss bija kārtībā un man liekas, ka bija ļoti labs koncerts. Tā kā, ja šodien viss bija kārtībā,
šodien varbūt tikai ķiršas lietas nolīt. Šovakar programma vairāk būs ātras vai lēnas dziesmas vai? Mēs taisam riktīgi partijas skatos. Nekādas lēnās, nekādas atslodzes. Mēs vienkārši 45 minūtes liksim Liepājai bišķiņ, padejot, padziedāt un kādīgi pavīt laiku, Nu jā, šķiet pienācis laiks laust stereotipu par grupu Trijādas parku, ka mēs viņus redzam televīzijā tikai izskatā televīzijā. Bet es ļoti priecājos par to un pastāstīt kaut ko vairāk par to, ko jūs izpratnē nozīmē eklektisks izpratnes. Es nebiju īsti droši, vai zinu, kas nozīmē, es mēģināju nočakot un stāstīt kāds labāk. Mēs, man liekas, sastāvziņā jau paši par sevi esam diezgan dažādi cilvēki. Un tas, laikam, arī atspoguļojās tajā mūzikā, ko mēs radam, un neskatoties uz to, ka ir kaut kāds, teiksim, kodols grupā, tās muzikālās influences ir diezgan raibas un dažādas. Tāpēc bieži vien mēs varam, teiksim, uzkāpt uz lielas skatuves kā Beach Partijā vai Pozitīvusā vai vēl kaut kur citur un kārtīgi nosmacēt. Bet te pašā laikā mēs varam atbraukt pie viņas ciemos un arī nospēlēt kādu dziesmu akustisku un vienīgi mierīgi pavadīt laiku un parunāt. To arī cilvēki gaida, tāpēc spēlējiet nākamo dziesmu. Nākamā dziesma ir Charming Lady, un tāpat kā pirmā dziesma, kas saucās Call Me Anytime You Need a Problem. Arī šeit ir problēma? Nē, Šī arī par mīlestību. Tā arī par mīlestību. Bet šī dziesma ir veltīta visām meitenēm, kas ir šodien Liepājā, kas klausās šobrīd radio. Un arī šī dziesma, tāpat kā iepriekšējā, ir iekļauts mūsu debijas albumā, kas tikko ir esam iznācis. Kad viņš iznāca? 11. jūnijā. Nē. Jā! 11. jūnijā bija prezentācijas koncerts. Ok, jā, mums iznāca 11. jūnijā, un arī šī dziesma, ko jūs tagad dzirdēsiet, ir iekļauta mūsu debijas albumā. Aiziet!